Briseles auto izstādes nekad nav bijušas garlaicīgas, taču šis gads ir atnesis ko patiesi īpašu. Janvārī izstādi apmeklēja vairāk nekā 340,000 cilvēku, lai klātienē novērtētu inženierijas mākslas darbus. Šo video sēriju veidoja kopā ar Compensa apdrošināšanu. Atceries, ka parūpēties par savu auto drošību vari pāris minūšu laikā. Compensa e-veikalā tas izdarāms ātri un ērti. Sāksim ar elektrisko jaudu un tās neierobežotajām spējām. Rimac Nevera, viens no ātrākajiem sēriju veida auto pasaulē, gandrīz 2000 zirgspēku un pātrinājums līdz 100 2 sekundēs. Porsche Cayenne Electric, pilnībā elektriska versija leģendāriem SUV, kas vēl tikai gatavojas nonākt pārdošanā. Lotus Eletre, vēsturisks brīdis zīmolam. Pirmais Lotus apvidus auto un uzreiz elektrisks. Turpinām ar Porsche Macan GTS. Šī ir jaunā, pilnībā elektriskā paudze, kas saglabā GTS raksturīgo asumu un dinamiku, bet nu jau pilnīgi citā tehnoloģiskajā līmenī. Sarkanais krāsojums un melnie akcenti izskatās izcili. Zeekr 001 FR. 4 motoru zvērs ar vairāk nekā 2200 zirgspēku jaudu. Taču tad sākas pavisam cits līmenis. Tā ir hiperautozona. Bugatti Tourbillon. Pirmais Bugatti, kas tapis sadarbībā ar Rimac. Tā sirds ir V16 atmosfēriskais dzinējs, bet interjerā dominē izsmalcināts mehāniskais pulksteņmehānisms Lotus Evija. Elektriskais hiperauto ar prātam neaptveramiem 2000 zirgspēku. NIO EP9 modelis, kas savu vārdu vēsturē ierakstījis ar rekordātru apja laiku Nürburgringā. Un Mercedes AMG Pure Speed. Radikāls dizains bez vējstikla, iedvesmojoties tieši no Formula 1 tehnoloģijām. Un šeit ir kaut kas īpašs tiem, kam asinsritē ir benzīns. Porsche 911 GT3 R. Tas nav vienkārši auto, tas ir profesionāls sacīkšu rīks ar milzīgu antispārnu, drošības karkas un aerodinamiku, kas radīta tikai vienam mērķim – uzvarām trasē. Ja runājam par emocijām, bez itāļu temperamenta neiztikt. Lamborghini Revuelto, pirmais V12 hibrīds zīmola vēsturē. Jauda – vairāk nekā 1000 zirgspēku. Lamborghini Temerario, jaunās paaudzes V8 hibrīds, kas turpina tradīcijas jaunā līmenī. Maserati MC20 Cielo, kabriolets ar inovatīvu stikla jumtu, kas spēj mainīt caurspīdīgumu, un Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, elegance un jauda ar Ferrari izstrādātu V6 dzinēju. Auto pasaule šobrīd mainās neticamā ātrumā, bet mani interesē, kuru no šiem tehnoloģijas brīnumiem izvēlētos tu? Raksti komentāros un gaidi nākamo video.